Ну что ж, сегодня мы едем на экскурсию в город Елгаву. Там есть монастырь, очень замечательный батюшка. Потом еще прокатимся на кораблике. Еще какой-то будет замок. В общем, будет Labrīt, vai cik skaļi sanāca? Labrīt, mans vārds ir Ingrīda. Šodien man ir tas gods pavadīt jūs ekskursijā. Ekskursija jums ir ļoti piesātināta ar ļoti daudziem objektiem, tā kā ir jābūt ļoti organizētiem, lai mēs varētu visu laikā paspēt, jo pašās beigās mums ir Jaunpils apskate un koncerts. Koncerts sākās 17. Jā, un tas ir pasākums, uz kuru mūs neviens negaidīs. Ja mēs vēl kaut kur citur varam atbraukt 10 minūtes ātrāk vai 10 minūtes vēlāk, tad koncerts ir tas, kas sākās laicīgi, un ja mēs nokavējam, tad mēs nokavējam. Pēc koncerta mums ir ekskursija, apskats, un arī tur kafija, tēja, kā es saku, vēlais launaks. Kaut kādos varētu būt 19 ar kapeikām, tātad reāli atpakaļ Rīgā mēs esam plus mīnus ap 10 vakarā. Tāds ir jūsu maršruts, ja? Šobrīd mēs dodamies uz Mārupu uz Lavandas laukiem. Tad nākošais apskats objekts mums ir Valgunda pirms Jelgavas sieviešu klosteris, pēc tam Jelgava, gājēja tiltiņš un varētu teikt tāds memoriāls trūcīgajam studentam, ja, kurš stāv zem lietas sargu un lietas līst. Tad mēs braucam uz Pareizticīgo baznīcu. Tāda Blakenfeldes muižas apskate pusdienas. Un tālāk Jaunaucas pils apskate, koncerts un vēlais launaks. Tā kā diena piesātināta, lūdzu, skatieties pulksteņos, visur es jums stāstīšu, cikos mēs esam atpakaļ autobusā un izbraucam. Tā kā, ko mēs paspējam, ko nē, viss ir atkarīgs no jums. Bet, atkal, kā es tādās reizēs saku, šodien varbūt būs grūtāk, jo nevarēsim tur sēdēt un sauļoties, bet toties pēčāk jums smadzenēm būs jauna barība, ja, kas ir vajadzīgs, jo ar biespienu jau sen vairs ir par maz, un atmiņas jums būs ilgam laikam, vēl arī ziemas garajos vakaros, tā kā varēsiet atcerēties un pārdomāt un vēl vienreiz iziet visu maršrutu un apskatīties varbūt visu no malas, lēnām un mierīgi, un saprast, ka tomēr tas viss bija to vērts, jo arī laika apstākļi mums nav ne plus 15, ne plus 20, jā, bet 25, 26 ēnā, tā kā, mēs esam baroņi visi. Ja reiz mēs dodamies šeit ceļojumā. Pateicoties šoferim un autobusam, komfortablam, protams, kad braucot mums būs patīkam vēsi, es domāju, un esmu pārliecināta, ka tas būs vēsāk un patīkamāk, kā varbūt, staigāt laukā stundām, jā, bet, ir viņš tā kā ir. Tā kā šobrīd pirmais, kas ir, mēs braucam uz Lavandu, skatīties, un tur mums arī piedāvās tēju, kafiju, cepumiņu. Es ceru, ka visi ir iepazinušies ar papildus izmaksām, kurā vietā kas cik maksā, un ar kolektīvu es domāju, ka tur viss ir kārtībā. Tā kā mazu pacietību mēs pēc kādas pusstundas būsim Mārupē.